Labdien! Ir pienācis janvārs, brīdis, kad visiem ir iestājies atslodzes moments no ēšanas, un tāpēc šodien mēs arī pamēģināsim kaut ko vieglāku, bez gaļas, no brīnišķīgajiem vegānās pasaules produktiem. Šoreiz tas būs voks ar tofu. Pirmā lieta, ko mēs darīsim, mēs pagatavosim rīsus, tālāk mēs rīsus noskalosim ar siltu ūdeni un liksim varīties. 300 ml ūdens uz 200 gramiem rīsi. Strauji uzrausim vārīšanās temperatūru, uzliksim vāku un vārīsim apmēram 12 minūtes. Kamēr rīsi mums vārās, sagatavosim nākamās lietas, kas nepieciešams šai receptei, un tie būs briseles kāposti un brokoļi, kurus mums vajadzēs noblanšēt. Brokoļiem un briseles kāpostiem arī blanšēšanā pievienosim sāli, un tas noņems rūgtumu abiem dārziņiem. Nākamo ņemsim brokoli. Krāsiņai un kraukšķīgai tekstūrai paņemsim arī vienu sarkanu sīpolu. Par cik briseles kāpostiem šoreiz ir vienāds izmērs ar brokoļiem, tad arī būs vienāds blanšēšanas laiks un metīsim abas reizes. Pēdējās divas lietas, ko mēs izdarīsim šajā receptē, sagatavosim mērci un sagriezīsim tofu. Sajauksim mūsu atlikušās mērces sastāvdaļas, sojas mērce, rīsu etiķis un brunais cukurs. Pievienosim ingveru un ķiploku. Pirms mēs liekam līdz galam kopā recepti, mums atliek sagriezt tofu. Lidl mums ir brīnišķīga tofu izvēle, dažni dažādi. Šajā gadījumā, pat cik tas būs voks, tad izmantosim tofu teriyaki. Atlicis mums ir uzcept mūsu voku. Pašās beigās pievienosim arī blanšētus, nesālītus zemesriekstus. Voks ar tofu, brokoļiem un rīsiem mums ir gatavs. Tikpat garšīgs kā ar gaļu, bet bez gaļas. Neapēd zemeslodi. Labu apetīti!